Eiropas Z-paudze tikko ir uzsākusi iniciatīvu, lai apturētu migrācijas islāmistu pārņemšanu. Un jā, tagad tas ir jauniešu rokās, jo pieaugušie vienkārši to nedarīs. Tas ir tik aizraujoši. Noskaties šo video uz mirkli. Sveicieni no Itālijas! Es, Eva, visu dienu esmu strādājusi pie kaut kā liela, ko drīz varēsim prezentēt sabiedrībai. Tas ir lielisks Eiropas projekts, kas, manuprāt, mainīs Eiropas politikas ainavu uz visiem laikiem, ja mums tas izdosies. Mēs vēl nevaram jums visu atklāt, bet ja apmeklēsiet Resume samitu, tas tur tiks prezentēts. 3. maijā Portu, jūs, komiteja, Eva, es pats, daudzi citi patrioti, ietekmētāji, politiķi, aktīvisti. Mēs runāsim par remigrāciju, par lielo aizvietošanu, bet pat galvenais, kā mēs beidzot varam kļūt aktīvi, lai to novērstu. Tāpēc nepalaižiet garām iespēju. Iegādājieties vienu no pēdējām biļetēm. Mēs tiksimies 3. maijā Portu remigrācijas samitā 26. Un tur mēs atklāsim nākamo lielo protestu. Es esmu tik sajūsmināta par šo vairāku iemeslu dēļ. Tiem, kas nezina, Eva tikko tika aizliegta iebraukt apvienotajā karalistē, jo viņai bija jāapmeklē Tomija Robinsona protestu. Viena no tiem cilvēkiem, kurus Kīrs Stārmers nolēma, ka ir laiks aizliegt un no viņiem atbrīvoties. Tagad ir bijuši tik daudz mēģinājumu viņu apklusināt, bet arī apklusināt jauniešus, kuri skatās apkārt un kuriem acis ir plaši atvērtas, tāpat kā jums no pretestības, kuri saprotat, ka kaut kas ir jāmaina. Bet viņi ir sodīti visos iespējamajos veidos. Es domāju, burtiski aizliegts doties uz citām valstīm, ja kļūsti par skaļu aktīvistu. Tas ir pilnīgi traki. Un tā Eva teica, mums ir jādara kaut kas lietas labā. Mēs apvienosimies, jo ir tik daudz jaunu cilvēku, kuri redz problēmas un kuriem vienkārši ir apnicis, ka valdība izliekas, ka tas nenotiek. Un tā viņi uzsāk šo lielisko iniciatīvu, par kuru es personīgi esmu ļoti sajūsmināta, jo tagad sāk domāt, ak Dievs, Eiropai patiešām varētu būt nākotne, ja jaunieši saņemsies. Laipni lūgt raidījumā Pretestība, es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu, lai atbalstītu šo video, ja jums šķiet, ka ir nepieciešama pretestība. Un atgādinājums visiem mūsu skatītājiem no Amerikas un Austrālijas, šī nav tikai Eiropas problēma. Šī ir problēma visā pasaulē. Viņi cenšas pārņemt Āfriku, viņi cenšas pārņemt Āziju, viņi cenšas pārņemt Ameriku, Austrāliju un Eiropu. Un Eiropā viņi jau ir sākuši. Un Eiropā izskatās, ka viņiem izdodās. Tāpēc šis būs paraugs tam, kā mēs iemācīsimies pretoties. Paskatīsimies, ko Eva mums šodien ir paziņojusi. Eiropieši ir 2 minūtes līdz pusnaktī. Tieši tagad, kamēr jūs skatāties šo video, tūkstošiem imigranti ieplūst mūsu robežās. Mēs esam tik tuvu tam, lai neatgriezeniski un uz visiem laikiem kļūtu par minoritāti savās valstīs. Un man nav jāstāsta jums, kā tas ir. Jūs to zināt, es to zinu, mēs visi to zinām. Mēs par to esam runājuši gadiem ilgi, bet tagad ir pienācis laiks rīkoties. Tā ir šīs situācijas ironija. Mēs visi to zinām, visi to zina. Jums nav atļauts neko teikt, jums nav atļauts neko darīt, bet mēs visi zinām, ka tā ir milzīga problēma. Katrs cilvēks, pat ja valdības liek mums izlikties, ka tā nav, mēs visi zinām, ka kaut kam nopietni ir jāmainās. Tāpēc šodien mēs prezentējam pirmo patriotisko Eiropas pilsoņu iniciatīvu – Drošas Eiropas aktu. Tā ir oficiāla Eiropas Savienības iniciatīva, kuru patrioti līdz šim nekad nav izmantojuši. Tā ir iespēja katram pilsonim iesaistīties politikas veidošanā un iekļaut savas intereses Eiropas komisijas darba kārtībā. Un šodien mēs tieši to arī darīsim. Ar Drošas Eiropas aktu mēs pieprasām, lai Eiropas komisija ieņemtu nostāju par vissvarīgākajiem jautājumiem. Atzīstot Eiropas tauta etnisko un etnokulturālo nepārtrauktību kā būtisku tās pastāvēšanai, mēs pieprasām, lai Eiropas komisija pilnībā un pilnīgi apturētu nerietumu imigrāciju, gan legālo, gan nelegālo. Daudzi cilvēki nezina, ka tieši ES ir tā, kas ir virzījusi šāda veida noteikums, ka visiem Eiropā, tas nav gluži tieši tā, ir jāpieņem imigranti. Ja esi ES dalībvalsts, tas ir kā kvota. Tāpat kā ir nodokļi vai ne, lai būtu daļa no šīs lielākās grupas, šīs Eiropas koalīcijas. Viena no lietām, ko viņi pieprasa, un tieši tāpēc ironiski Lielbritānija izstājās no ES, ir tā, ka tev jāuzņem noteikts skaits imigrantu. Ko viņi šeit saka ir, ne, mēs to mainīsim. No šī brīža neviens vairs neienāks, bet miljoni izbrauks. Mēs pieprasām no Eiropas Savienības izbeigt visus pievilcības faktorus,
pabalstus un izveidot saskaņotu sistēmu brīvprātīgai atviešanai, lai panāktu katra migranta atgriešanos, kurš ir drauds vai sloks mūsu sabiedrībai. Interesanti ir tas, ko daudz cilvēki atkal neapzinās par migrāciju. Jūs nesaprotat, cik daudz nodokļu maksātāju naudas tiek tērēts šo cilvēku aprūpei. Viena lieta ir, ja viņi vienkārši atnāk un izposta jūsu pilsētu, vai ne? Bet jūs visu laiku aktīvi maksājat par to, par viņu viesnīcām, par viņu dzimuma maiņām, par visām dažādajām lietām, ko valdība viņiem vienkārši piešķir kā pabalstus. Jūs par to maksājat. Jūs zinat, kad atgriežaties mājās un gandrīz nevarat samaksāt rēķinus, jo tik daudz naudas aiziet valdībai, tad lūk, kam tā tiek tērēta. Jūsu sabiedrības iznīcināšanai, jūsu bērnu iznīcināšanai, jūsu sievu iznīcināšanai. Tas ir neprāts. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešama jūsu palīdzība. Ja mēs savāksim 1 miljonu parakstu, mēs piespiedīsim Eiropas komisiju ne tikai tikties ar mums, bet arī runāt par remigrāciju Eiropas parlamentā. Mēs neesam naivi. Mēs zinām, ka Eiropas Savienībai nerūp Eiropas tautu nākotne. Bet mēs nelūdzam atļauju. Mēs vienkārši rīkojamies un radām politisku krīzi Eiropas elitei. Zini, kas man šajā patīk? Tā vietā, lai viņi teiktu, mēs esam izdomājuši šo iniciatīvu, kas izklausās ļoti labi, bet mēs to patiesībā nevaram īstenot. Viņi saka, nē, mēs saprotam, ka to īstenot ir neiespējami. Tāpēc mums ir jāpārliecinās, ka tas tiešām notiek. Eiropiešiem tas nerūp. Viņiem vienkārši nerūp. Ja viņiem rūpētu, viņi to būtu apturējuši jau sen. Tāpēc mēs radīsim politisku krīzi. Un veids, kā mēs radām politisku krīzi, ir ar skaitu spēku, kas nozīmē, ka mēs visi apvienojamies pret to. Mēs ļausim labējām partijām cīnīties no iekšienes. Un tas, ko mēs cenšamies darīt, ir apvienot un virzīt miljonu Eiropas patriotu spēku uz institūcijām un izdarīt spiedienu uz tām no ārpuses. Sasniedzot 1 miljonu parakstu slieksni, mēs leģitimizēsim savu kustību un piespiedīsim viņus ieņemt nostāju. Viņi vēlas, lai jūs klusētu. Mēs vēlamies, lai jūs tiktu sadzirdēti. Pirmais solis mūsu plānā ir sākuma posms. Mēs meklējam 100 000 pirmos parakstītājus, vēstnešus un kampaņas avangardu visai kampaņai, lai piesaistītu vēl 900 000 patriotu parakstīties. Es nezinu, kā ir ar jums, bet es parakstos tagad, tieši šobrīd, šajā pašā sekundē. Es tūlīt iešu un parakstīšos. Un lai leģitimizētu mūsu prasību pēc remigrācijas. Nesēdiet malā un neskatieties, kā Eiropa tiek iznīcināta. Pieprasiet savu valsti atpakaļ uz sev un vēl svarīgāk, saviem bērniem. Pievienojieties svarīgākajai politiskajai kampaņai 2028. gadā. Parakstiet iniciatīvas Save Europe Act un pievienojieties mūsu kustībai. Man tas ļoti patīk. Saglabājiet saveeuropeact.com. Ja jūs esat eiropietis un varat to izdarīt, noteikti piesakieties, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Starp citu, vai mēs varam parunāt par to, cik viņa ir patiešām skaista un cik daudz ir darīts, lai mūs pārliecinātu, ka šāda veida vecā Eiropas skaistuma nav pievilcīga, kas ir pilnīgi nepareizi. Viņa ir apburoša. Noskatīsimies arī šo video. Esmu politiskā komentētāja. Man ir 29 gadi. Esmu sieva, māte un remigrācijas aktīviste. Parunāsim par tavu jauno projektu. Tu tikko pastāstīji mums mazliet par to skatuves. Lūdzu, pastāsti auditorijai mazliet, ar ko tu nodarbojies. Kas ir jauns? Jā. Labi, tātad drošas Eiropas akts bija ideja, kas radās patiesībā no vilšanās. Eiropā viss notiek pārāk lēni, kad runa ir par imigrāciju un īpaši par remigrāciju. Acīm redzot, robežas joprojām ir klaši atvērtas un neviens netiek sūtīts mājās, bet situācija pasliktinās. Mēs drīz kļūsim par minoritāti savās valstīs, un mēs nevaram vienkārši gaidīt, kad politiķi izglābs mūsu dzīvības. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāizveido kaut kas līdzīgs tautas kustībai. Mums ir jāpanāk, lai cilvēki atbalsta kādu ideju. Tāpēc es izstrādāju drošas Eiropas aktu, kas būtībā ir juridisks priekšlikums, kuru mēs nosūtīsim Eiropas komisijai un pieprasīsim, lai viņi to pārvērš likumā. Mūsu galvenās prasības, protams, ir pilnīga un absolūta nerietuma imigrācijas apturēšana, gan legālās, gan nelegālās, kā arī Eiropas mēroga reimigrācijas sistēmas izveida. Zini, kas man šķiet tik fascinējoši šajā visā? Tu skaties uz to un domā, kā viņi vispār panāks, lai es to izdaru. Mēs kā demokrāti esam aizmirsuši vienu lietu. Viss ir atkarīgs no skaitļiem. Galu galā, ja liela, milzīga cilvēku grupa nolēma izdarīt politisku spiedienu uz kaut ko, tas var virzīties uz priekšu. Tā islāmisti pārņēma Eiropu. Viņi atveda daudz cilvēku un tad izdarīja politisku spiedienu. Un to pašu var izdarīt arī pretējā virzienā. Taču viņiem ir izdevies radīt tik lielas bailes izteikties, ka balsis ir izkliedētas un nerīkojas kopā. Ko viņi saka ir, nē, veidosim politisku spēku. Tā nav partija vienā pilsētā. Tas ir vērsts pret ES. Un ja mēs nāksim ar miljoniem, balstoties uz demokrātijas likumiem, viņiem būs mūs jāuzklausa. Un ja viņi mūs neuzklausīs, mēs sacelsim tādu troksni, ka viņi dzīvos šajā politiskajā murgā vēl ilgi.
Vissvarīgākais ir tas, ka tas radīs izpratni un kustību jauniešu vidū, lai viņi saprastu, ka nav jāuztraucas. Ir vesela grupa cilvēku, kas jūtas tieši tāpat kā tu, tāpēc celies, apvienojies un nebaidies. Lielisks darbs, Eva! Šī ir ārkārtīgi svarīga iniciatīva. Cerēsim, ka tā izdosies. Un paldies par uzmanību šim jautājumam!